Čau, esam atnākuši parunāt ar Gunti. Pokerstars pazīstam kā Pokerat Lafī D, citiem kā Gunča, Twitterā kā Quadzillēt 888. Čau, Gunti! Sveiks! Varbūt pastāst par to, no kurienes tu esi un piemēram, kā sākās tava bērnība, ar ko tu nodarbojies, ar kādu sporta veidu vai kaut ko tādu, un kā tu nonāci līdz pokeram? Es esmu no Saldus un bērnībā principā nodarbojos ar visu, ko varēja nodarboties. Tenis, galtenis, viss, kas pieejams Saldus no sporta veidiem. Tas tāds diezgan sportisks un tā. Un kā ar pokeru? Pirms tam bija kaut kādas citas datorspēles, kur arī pavadīt kā vairāk laika, vai arī uzreiz kaut kā no duraka vai kaut kādām tādām spēlēm nonāca līdz pokeram? Jā, es spēlēju visas online spēles, Counter-Strike, Warcraft spēlēju un tādas visādas. Un ko tev šīs spēles, teiksim, kā pokeru spēlētājiem, kaut ko jau noteikti ir devušas, vai ne? Pastāst, varbūt, kas tieši kādas īpašības, tā izturība sēdēt vairākas stundas pie datora vai varbūt veiklība kaut kādu pirkstu. Jā, droši vien, ticamāk, pirkstu veiklību un reakciju un tādas lietas vairāk. Un kā ir, teiksim, kas tieši bija tas pirmais atspērienu punkts pokerā, kur pirmo reizi spēlēja pokeru? Varbūt pastāst par to, ko tu atceries no tās reizes, bija dzīvajā vai internetā? Tas bija internetā, tas bija betavējā, free rolls. Izkrīt pēc 15 minūtēm. Ļoti patīk, gribēju vēlreiz. Un kas bija tās pirmais vispār, kad pirmo īsto naudu dabūts, bija kaut kādiem free rolliem vai arī kaut kāda poker strategy bonus vai kaut kas tāds? Jā, es arī dabūju poker strategy bonus, bet es viņus neapgriezu. Es neko nesaņēmu no tā, respektīvi. Jā. Ok, un kad sāki tā lietai pieiet nopietni, piemēram, arī bija tā, ka kaut kādu gadu vai divus vienkārši tā spēle bija zināma, kaut kas bija zināms, ka tur ir tā nauda un ka tur viss var notikt, bet vajadzēja kaut kādu atspērienu, kas lika pieiet tai lietai nopietni. Un kas tieši tev bija tas atspēriens, kad tu sāki, un kas bija tās pirmās spēles, ko tu sāki spēlēt? Man atsūtīja draugs $20 uz pokerstariem, un es sāku spēlēt $1 sit and go. Un gāju uz augšu. Un kas tev bija tieši pa sit and go turnīriem? Un kā tu mācījies tieši tajā mirklī? Es spēlēju 18 cilvēku sit and go jau tad. Sixmaks kaut kādas paspēlēja, turbīnas, dažādi. Es jau tad īsti nesaprotu, kas ir pokers un tāds bankroll managements vai kas no tā. Un kad tieši tu sāki visu to saprast, un kad sāki saprast tieši, ka tā lieta var reāli tev būt tā kā karjera, un tu vari attīstīties tajā nopietnāk un kāpt pa tiem limitiem uz augšu? Tad, kad es nopelnīju vairākus tūkstošus droši vien, tad es sapratu, ka es eju to naudas garšu un ka tas ir reāli iespējams. Jā, un tādā mirklī tad kaut kā arī pieņēma to lēmumu, ka tas var būt tā kā karjera, piemēram, tā kā nevis ka tas var būt labāks vai līdzvērtīgs tai karjerai, kas ir pieejama vienkārši, ko tu vari apgūt tā kā universitātē, vai ne? Un kā bija, tu iestājies arī kādā universitātē? Jā, es 2 reizes izstājos. Vienreiz no Jelgavas universitātes, gāju par inženieru. Ļoti nepatīk. Gāju nākuši gadu uz RTU datorsistēmām pēc 2 mēnešiem. Aizgāju prom un sapratu, kad es sākšu full-time pokeru. Un tad arī reāli sāku savu karjeru 2 gadus atpakaļ novembrī. Tā, mēs esam nonākuši līdz tam, ka universitātes to esi atmetis, no 2 es izstājies, un tagad es izvēlējos kļūt par pokeru spēlētāju. Kas tieši šī mirklī mainījās, kad tu nolēmi visu tam veltīt, kādu tavu attieksmi, vai vairāk laika varbūt pavadīji mācoties, vai kas vēl mainījās? Jā, mainījās attieksmi, vairāk pavadīju laiku, vairāk interesējos par spēli un visu kopumā, kā sports un tā. Un kā ir ar pokeru grāmatām? Tur bija Twitterā uzdeva jautājumu, kas ir labākā grāmata pokeru, ko tu esi lasījis? Es sācu lasīt Doyla Bransonu, bet neesmu pabeidzis. Tad tu arī piekrīti tam viedoklim, ka tagad ir daudz efektīvāk veidi, kā mācīties, un grāmatas ir varbūt tāds nedaudz novecojis apgūst līdzeklis. Es varbūt uzskatu, ka grāmatas ir pamats tam visam, un tu vari sākt ar grāmatu lasīt, bet labāk un vairāk būs internetā, protams, jā. Tā, tu esi sācis spēlēt to pokeru, bet ko apkārtēji domā, ko draudzeni, ko draugi, ko vecāki? Nevienam īsti nav iebildumu, visi atbalsta man, uztver to kā darbu un kā daļu no manas dzīves. Bet kā bija sākumā, ko vecāki kāda viņiem bija pirmie iespēja, kad tu teici, ka es tagad vairs nevācīšos spēlēšu internetu pokeru? Es jau biju iepriekš kaut ko vinējis free rollos un tā, viņi
tad viņi saprata, ka tas varbūt ir iespējams. Varbūt nebija īsti pārliecināti un līdz galam iekšā, bet jā. Bet tagad viņi ir pārliecināti. Jā. Jā, ok. Tagad mēs ar tevi esam iepazinušies šī svētdiena, lielā svētdiena. Ko varbūt ēdi, kā sākās? Kāda tev rituāli pirms spēles ir? Kāda maņcība varbūt? Es droši vien parasti ieju dušā, paēdu un iztīru zobus un sakārtoju sev pirms sāku kaut kādu sēdienas grindu. Jā. Un tad sagatavojies vienmēr tā emocionāli un esi gatavs cīnīties. Jā. Emocionāli varbūt nē, fiziski vairāk. Ok. Un tagad pastāsti, kāda bija tā sajūta, kad tu uzvarēji to pirmo turnīru Supersonic, kad jūs divi tā tur sadalījāt un tev vēl gāja galdi. Kāds bija tāds sajūts? Es biju ļoti priecīgs, jo es biju ticis ārā no make-up un beidzot ticis uz kājām. Pēc 2 mēnešu swingu. Es jūtos ļoti labi, man vairs neko nevajadzēja, bet obviously. Un tad tu sāci iepriekš, ka Čomi jau to sauc jau tusēt, bet tu teici, ka nē, man vēl galdi iet, un tad pastāsti par to, kas tur notika. Jā, draugs Skype'ā rakstīja, kad jāiet dzert, un tā, es saku, man jau miljons jāšipo ir. Pēc 5 stundām viņš man atrakst, un laikam šipos. Jā. Un kurā mirklī bija tas, kad tu pats noticēji, ka tur ir tā lielā iespēja? Jo, protams, ka ja tu tiec, nezinu, līdz 300 left, tad jau ok, tev sāk parādīties kaut kādas domas, bet tu tomēr 300 cilvēki jau vēl ir ļoti tālu. Kurā mirklī tev parādījās tā ticība, ka šīs var būt lielais izšāviens? Kad es tiku droši vien pār miljonu šķipiem, kad es iegāju jau virs 40 blindiem, deep, un kad es jau sāku valdīt pār struktūru un tā. Tad es domāju, ka man ir iespēja kaut kādu šots, ka es varētu pietuvoties. Ok, pie fināla galda tur nostājos to atskatu, kā bija tur sākumā tev visu laiku labi gāja kārtas un kā bija full speed ahead, kādas tev tad bija sajūtas? Ļoti priecīgs bija, protams. Kārtas labi nāca, labi flipojās, labi spēlēja arī pats un viss labi. Okay. Tagad pastāstīs varbūt par to izspēli, kur tev bija 29, un kad jūs jau rītā bijāt sadalījuši, tu izpildīji diezgan traku blefu, tur komentētājs arī bija sajūsmā. Varbūt pastāst mums pāris soļos caur tam handam. Preflops droši vien standarts, flops standarts, un turnājs vienkārši mazliet agresīvāk gribēja izspēlēt roku, jo tā bija laba kārta, kur man turpināt blefot, un rivers, protams, bija ekscelents, lai turpinātu blefu. Es to arī darīju. Jūs jau bijāt sadalījuši, un lielā nauda jau bija izlemts, jau kuram cik būs, un visiem bija diezgan liela jau rezultāti nodrošināti, bet tomēr 20,000 un tas Glorijas Andē miljonu bija vēl palicis. Kāds bija sajūtas sirsniņa trīcē, kad tu biji ielicis tos visus čips iekšā, un viņš vēl tur domāja? Headsupā? Nē, tas ar 3-handed, kad bija vēl... Jā, es biju diezgan satraucies, bija tas please fold. Un beigās arī izdevās, jā. Yeah. Tad varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko tu vari ieteikt jauniem, kas tagad sāk spēlēt, kad, ko tu esi guvis, teiksim, no tā ceļa, kas tev bija caur tiem 18 men sit and go līdz šim lielajam panākumam, kas varbūt tev likās vissvarīgākais. Klausiet cilvēks, kas ir gudrāk par jums, un lasiet vairāk informāciju internetā. Okay. Tas vairāk paši ar sev. Ok, paldies. Tas bija Gunts no Saldus, latviešu čalis, kurš nesis Latvijas vārdu pasaulē kārtējo reizi. Paldies! Jā, visu labu!